Pirmais, ar ko es klāju tonālo kontūru vaigu sārtumu. Tā ir Aļika ota. Šī 47. numurs. Tā ir sintētiskā ota, maksā minimāli, kalpo ļoti labi. Mīļākā pudra otiņa man ir šī Make Up Forever. Jau pēc viņas kārtiņa var redzēt, cik sen viņa man ir. Viņa ir man laikam kādi 8 gadi, un pati otiņa augšā ir ideālā kārtībā. Tikai nodrupušais rokturis nodot viņas vecumu. Pašas kvalitatīvākās, labākās otas, kuras man ir, es teiktu, ir brendam Vops. Viņas ir sarežģīti dabūt, jo viņas ir Ukrainā, bet ja jums ir kādi paziņas, kā piemēram Nika Makeup, kura regulāri uz Ukrainu brauc, tad jūs noteikti varēsiet tādu iegādāties, bet šis ir prof. Šī ir viena no manām mīļākajām otiņām, W3558. Viņu es izmantoju sausai kontūrēšanai, vaigu sārtumam, ļoti forša forma viņai, acu ēnu tušēšanai, Vops W3406. Nākamās būs divas mazās otiņas, viena no Vops, ļoti forša viņai forma, lai atstrādātu kaut kādus sīkumus, un šī otiņa no MAC, viņa 231. numurs, arī ļoti forša tieši, lai atstrādātu detaļas. Ja, piemēram, es uzkrāsoju acis un man vajag precīzu līniju, tad es paņemu vai no ēnas vai no konsīleri un sataisu to līniju asāku. Tad man ir viena otiņa no By Kiseljevskaja 06, kura man ir iepatikusies, tā ir šī. Tā ir domāta pūderim, tikai zematdzonai. Ļoti ērti strādāt, ļoti man mīļa. Un pēdējā mana favorīta otiņa ir Spīkes. Tiešām man ļoti patīk ar viņu tieši uzklāt highlighteri, jo tas klājums, neatkārtojams. Šī ir Spike 9. Kā arī man ir viens Aļika komplekts, kurš man ļoti patīk, un kvalitātes ziņā viņš neatpaliek no dārgajiem brendiem. Tas ir Jesap vai Jesap. Es nezinu, kā izrunā. Tas vēl nav visas komplekta otiņas. Viņš ir lielāks, bet, ja nešaubos par to, es atdevu kaut kur 20 eiro, kas man šķiet ļoti, ļoti laba cena. Šeit ir gan pufīgās otas acu ēnu tušēšanai, gan arī tādas asas līniju veidotājas kā šī. Arī lielās otiņas priekš tonālā vai spīdumu uzklāšanas uz ķermeņa. Ļoti fans. Iesaku.